ātrāk mēs ar viņu tiksim galā, jo mazāk viņš šo iesakņošanos varēs mums veikt. Ļoti svarīgi. Un pie tā vēl arī tas, ka grēkam nav noilguma. Tas nekas, ka varbūt tu jau būs aizmirsis to, bet tas neizdzēš to, ka viņam ir jātiek piedotam un nožēlotam. Tāpatās arī praktisks padoms ir tas, ka neizķēpā sevi, savu grēku pa pasauli, sabiedrībā. Ļoti daudz cilvēku varbūt ciest no tā, ka viņi tikai tāpēc varbūt nav aizgājuši uz grēksūdzi, viņi pēc tam par šo grēku daudz stāstījuši citiem cilvēkiem. Viņi tur ir padalījušies, kā viņš tur, kā ir varbūt kritis vai kā tur ir viņam kāja paslīdējusi un viņš ir pārkāpis laulību, viņš to tā padala kaut kā apkārt, un beigās sanāk tā, ka viņš ir gan inficējis citus cilvēkus ar to, ko viņš ir stāstījis, gan galu galā tā nelaime daudz lielāka. Tad, ja ir grēks noticis, neķēp apkārt, nesis grēksūdzi. Nebīsties no atklātības. Un tas ir vēl viens, tas, ko mēs varam teikt, ka ja mēs ejam pie ārsta, un ja mēs viņam patiesībā nesakām, ka man sāp zobs, bet es stāstu, ka man kādreiz kaut kāds melnu punktiņi ar acīm ir, un stāstu kaut kādas lietas, kādas pat vispār tur ej. Ja es eju, tad es stāstu par to, kas man sāp, par to, kas ir mana problēma, un es vēlos kaut tā būtu dziedināt un risināt. Un ir labi, ja mēs šo grēksūdzi darām tomēr regulāri, ka tā ir katru dienas jau tāda sirdsapziņas izmeklēšana. Piemēram, tam var palīdzēt arī tas, ka mēs mājaslapā, draudzes mājaslapā varam pārlasīt atkal šo vidus spoguli, kur mēs varam 10 baušu gaismā pastīties arī kāda man dzīve. Un ka es tomēr regulāri, es teiktu, 3 mēnešos reizi tomēr atrodu iespēju aiziet pie savu mācītāju. Un šī gadījumā tas ir ļoti svarīgi, jo Dievs darbojās pastarpināt, kā es tos teicu. Dievs var tieši tajā veidā, ka tu aizies pie savu mācītāju, tev palīdzēt tikt skaidrībā vai vaļā no kādām lietām, kas patiesībā tev kā traucē, kas ir tavās attiecībās ar Dievu, tavās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tā, ja mēs to visu kopsavēlkam, tad, kā es teicu par grēksūdzi, tā ir 2 puses. Ir šī grēka nožēlas puse un piedošanas puse, jeb atjaunošanas puse. Tad otrs ir tas arī, ka Dievs darbojās pastarpināti. Viņš darbojās pastarpināti gan pasludinot Dievu vārdu, tas ir pirms prediķis, vai ka mēs citām kādām cilvēkam vēstam tālāk par Kristu, tas arī Dievu pastarpināta darbības ar mums. Un mēs arī šī gadījumā par atslēgu varu runājot, sakām tā, ka Dievs ir nodevis šo pilnvaru, šo iespēju slēgt un atslēgt Kristu baznīcas rokās. Tad tā ir tāda privilēģija un žēlastība, ko Dievs mums ir devis. Un Luters saka tā, ka grēksūdze ir katra kristieša ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Bet privāta grēksūdze ir kristieša brīnišķīga privilēģija un iespēja. Interesanti, ka viņš tā sauc privātu grēksūdzi par brīnišķīgu privilēģiju un iespēju. Jo es varu tikai par sevi teikt to, ka tas ir ļoti, ļoti personīgs Dieva pieskāriens, ka esi grēksūdzē varējis nolikt to, ko tu esi varējis nolikt un saņemt konkrētu arī piedošanu. Tas ir ļoti, ļoti personīgs Dieva pieskāriens, kuru nevar aizmirst. Un šī gadījumā ir tā, ka ar grēku nav ko auklēties, viņš vienkārši jānoliek pie vietas, un lai mēs varam mierīgi dzīvot tālāk. Nav ko viņu bazāt līdzi. Tā. Tas būtu par šo tēmu atslēgu vara un vikts. Nākamajā nodarbībā, kas ir beidzamā nodarbība, mēs runāsim par svēto vakarēdienu, un tur tad mēs varēsim kopsavilkt visu pārējo mācību, ko mēs esam mācījušies gan par baušiem, gan par ticības apliecību, gan arī par šo piederību, kas mums ir Kristu.